Cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Kaut ko tādu pasaules finanšu industrijā es redzējis patiešām neesmu. Tas, kas ir iekļauts 2016. gada budžeta likuma projektā, ir skandāls. Tas ir skandāls. Premjerministrs kundze, man jāvēršās pie jums, jo Reira kungs ir kaut kur pazudis. Labrīt! Jūs esat ielikuši 41. pantā to, ka tagad prēmijas valsts pārvaldē, ja valsts kasē izmaksās avansā. Avansā prēmiju par it kā prognozējumiem sasniegumiem 2016. gadā izmaksās prēmiju 2016. gada septembrī vai oktobrī. Ziniet, kad 2008. gadā notika pasaules finanšu krīze, finanšu industrija tajā laikā maksāja prēmijas sekojoši. Gads beidzās, labi rezultāti, un finanšu industrijas darboņiem izmaksāja attiecīgās prēmijas. Darbiniekiem, Viņķels kundze. Nesarunājieties ar zāli, turpiniet debates. Un tad, kad notika finanšu krīze, tad, protams, visi saprata, ka cilvēki, kuri darbojās finanšu industrijā, bija pārāk motivēti uz īstermiņa ieguvumiem. Un viss tā rezultātā šobrīd, ja ir 2015. gada pozitīvi rezultāti, tad finanšu industrijā izmaksā prēmijas 2018. gadā par 15. gada sasniegumiem. Tā ir laba korporatīvā pārvaldība. Nevis tad, ka jūs izmaksājat ne tikai nākošajā gadā par iepriekšējo gadu, ko vairs nepraktizē pasaules finanšu industrijā, bet maksāt avansā, to var tikai Latvijā. To var tikai ielikt Latvijas budžeta likumā. Un es, protams, Straujums kundze ļoti labi saprotu to, ka valsts kases darbiniekiem ir neadekvāts atalgojums. Tāpēc, ka jums ir pieņemta tā vienotā atalgojuma sistēma, kur jūs šiem cilvēkiem nevarat pienācīgi samaksāt. Izmainiet viņu. Esiet godīgi pret tiem cilvēkiem, kur tur strādā. Nevis caur kaut kurien mēģiniet samaksāt viņiem naudu. Tas ir vienkārši. Kolēģi, es jūs aicinu izslēgt 41. pantu no budžeta likuma 2016. gadam. Un ministra kabinetam savukārt es aicinu sakārtot algu sistēmu tā, lai valsts kases darbinieki, kuri ir pelnījuši nevis prēmijas, bet atalgojumu, saņemt normālu atalgojumu. Paldies! Debates slēdz, vai ziņotājs komisijas vārdā, ko piebildīs? Godātie kolēģi, komisija neatbalstīja šo Bondara kunga priekšlikumu, uzskatot, ka, ja rezultāti valsts parāda apkalpošanā ir ļoti labi, un tātad tiek ietaupīti valsts budžetā daudzi miljoni eiro, tad būtu pamats arī prēmēt darbiniekus, kas tieši to ir veicinājuši, un ierosinājums, Bondara kunga ierosinājums to visu mainīt caur pamata atalgojumu bez prēmijām, nav guvis komisijā atbalstu.